Labdien, dāmas un kungi! Mans uzdevums ir mazliet iepazīstināt jūs ar vienu no tēmām, tas ir nanostruktūrāli kompozīti un keramika. Šeit ir redzams mūsu var teikt, grupas mērķis darba, tas ir balstoties uz ilgstošu pieredzi un sadarbībā partneriem, izveidot modernas, ekonomiski efektīvas un vidēji draudzīgas daudzfunkcionālas nanodaļiņu kompozītus un to pārstrādes tehnoloģijas, veicināt to lietojumu sfēru, optimizāciju un komercializāciju. Un galvenie uzdevumi ir attīstīt daudzkomponentu oksīdu, nitrīdu, karbonitrīdu, borīdu, plazmas un ķīmiskās sintēzes metodas, funkcionālu un augsttemperatūras lielas cietības konstruktīvo materiālu izveidei, attīstīt polimēru un materiālu modificēšanas tehnoloģijas ar nanodaļiņām, nanostruktūrēt keramisko materiālu un kermetu materiālu izstrādi, izmantojot ātrās saķepināšanas metodas, zivksteļizlādes, plazmas, mikroviļņu karsēšanu un karsto presēšanu, arī nanodaļu nanostruktūrēto materiālu īpašības un lietojumu noskaidrošana un tehnoloģiju pārneses veicināšana mazos uzņēmumos, plazmu keramikas tehnoloģijas un akciju sabiedrijā Neomati, kur specializējās nanodaļiņu ražošanā. Kas attiecās uz šīm tēmu, tad faktiski tā tēma ļoti cieši ir saistīta ar to, kas notiek pasaulē, un pasaulē pētījuma programmas materiāla zinātnē ir virzītas uz jaunu materiālu izstrādi vai esošo materiālu modificēšanu, lai nodrošinātu to fizikālo, ķīmisko, mehānisko parametru būtisku uzlabojumu un arī ilgmūžību. Un šā mērķa sasniegšana ir cieši saistīta ar plašu nanodaļiņu un nanostruktūrālu daudzkomponenšu materiālu izveidojot, jo kombinējot atsevišķu komponenšu teicamās īpašības, mēs varam ievērojami uzlabot jau iegūto materiālu īpašības. Kā arī otrs svarīgs moments ir jauna, efektīva, ekonomiski pamatot un vidēji draudzīgu nanotehnoloģisko procesu izstrādi. Galvenie spēlētāji, kā jau Rutka kungs teica, faktiski visas attīstītās valstis ir izveidojušas speciālas programmas nanotehnoloģijās. Vadošās, protams, ir šeit redzamas, jā, tur varētu arī daudz. Un galvenokārt firmas, tās ir vairāki simti, kas nodarbojās ar daļiņu un nanomateriālu izveidošanu. Šeit tikai dažas ir uzrādītas. Ja. Tādu nelielu piemēru gribētu parādīt par tādu mazāku valsti kā Somija, kur arī ir speciāla programma Nano Research, un faktiski tā programma apvieno pētnieciskos institūtus un industrijas šādos galvenos virzienos aktīvi funkcionāli materiāli, funkcionāli pārklājumi, elektromateriāli, un elektromagnetiskie materiāli, kā arī ķīmiskā rūpniecība. Un šeit ir faktiski tās galvenie pielietošanas veidi, tā ir mašīnbūve, būvindustrija, optiskie materiāli, termoelektriskie materiāli, medicīnas iekārtas, transports, pārtiks rūpniecība, saules paneļi, kurināmās šūnas, kondensatori, medicīna un arī ķīmiskā rūpniecībā katalizatori. Šeit ir parādīts vienkārši tā schematiski, kur tad galvenokārt pielieto. Faktiski sākās lietas visas ar nanodaļiņu, nano caurulīšu izveidi, pēc tam no viņām var tikt veidot nanostruktūrāli materiāli, kas tiek izmantoti gan cinēja elementi, apstrādes instrumenti, augsttemperatūras keramikas pārklājumi, polimēra matricas kompozīti, metāla matricas kompozīti un kosmisko materiālu izveidē. Tāpat arī plaši pielietojums ir elektronikā, nanobioloģijā, šeit ir interesanta zāļu piegāde, arī dažādi antimikrobiāli materiāli un pielietošana arī biomateriāli implantos. Un, protams, ir dažādas izveidotas nanosistēmas, kuras izmanto katalīzē, pigmentos un kosmētikā, aizsardzībā pret starojumu un tā tālāk. Kosmētika ir īpašs tāds pielietošanas apgabals nanodaļiņām, jo tur neviens naudu nežēlo, lai varētu būt skaistas dāmas, ja, un tas arī faktiski viens tāda vieta, kur viņas tiešām daudz pielieto.
Tā, kas tad ir tie galvenie spēlētāji? Te jau kāds zina iepriekšējā runātāji, tātad faktiski lielā mērā visus šos pētījumus dažādās programmās koordinē un vada un arī tātad izstrādā funkcionāls materiāls Sietvielu fizikas institūtā. Mūsu institūts ir vairāk vai mazāk specializējies uz nanodaļiņu sintēzes tehnoloģijām, viņu lietojumu un uz keramisko materiālu izgatavošanu, arī katalizatoru, fotokatalizatoru un cieto elektrolītu. Otrs dalībnieks, varētu teikt, ir saistīts ar polimēru matricas nanokompozītu izstrādi, izmantojot nanodaļiņas un viņu īpašību izpēti, un kā arī lietojumu pārtikas rūpniecībā, būvizstrādājumos un aizsardzībā pret elektromagnētisko starojumu. Protams, tas iedalījums ir diezgan nosacīts. Līdzīgas problēmas tiek risināts arī materiāla zinātnes lietišķās fakultātes citos institūtos, polimēru mehānikas institūtā un fizikas institūtā, par ko laikam te pastāstīs sīkāk. Par darbiniekiem, faktiski par abām šīm grupām ir kopā 25 doktori, speciālistu skaits ir apmēram 46, doktoranti 14, un studenti šeit ir uzrādīti tie, kas piedalās jau institūtu darbībā. Tātad, kas tad ir sasniegts pēdējos gados materiāla zinātnes un materiāla zinātņu pētnieciskā centra ietvaros? Ir izstrādātas daudz dažādu daudzkomponentu nanodaļiņu plazmas un ķīmiskās sintēzes tehnoloģijas, liekot uzsvaru tiešām uz tādai videi draudzīgām tehnoloģijām. Ir izstrādāti dažādi oksīdu kompozīti, tā skaitā arī karbīdu un nitrīdu borīdu kompozīti, kas ir interesanti lietojamam dažādās nozarēs, gan lai izveidot augsttemperatūras keramikas materiālus, gan arī funkcionālos materiālos. Un ir iegūta virkne augstas cietības, pat es teiktu, tādas suprācietības augsttemperatūras keramikas uz cirkonija oksīda, volfrāma karbība, titāna karbonitrīda, bora oksīda un titāna nitrīda, titāna diborīda bāzes. Tāpat ir izstrādāti polimēru nanokompozīti ar cinka oksīdu silikātu pildvielām, preču, pārtiks preču un arī nepārtiks preču iepakojumam un dažādiem būvu izstrādājumiem. Tāpat arī ir izstrādāti polimēru matricas nanokompozīti ar ferītu nanodaļiņām, ar elektrovadošām nanodaļiņām, lai novērstu materiālu antistatisko lādiņus un arī materiāla aizsardzībā pret elektromagnētisko un ultravioleto starojumu. Mūsu ārzemju sadarbības partneri te ir tikai parādīti atsevišķi partneri, ar kuriem mēs sadarbojamies galvenokārt šo te nanodaļiņu un nanomateriālu pielietošanā dažādās nozarēs. Un kas tad nosaka mūsu konkurētspēju? Faktiski tādi nanodaļiņu ražotāji un nanostruktūrāli materiālu ražotāji ļoti daudz. Mūsu priekšrocības ir, ka mēs varam vienā procesā iegūt daudzkomponentu nanodaļiņas, un turpat uz vietas arī pārstrādāt viņas materiālos, izmantojot modernās ātrās saķepināšanas metodas, kas ir spāku plazma sinteringa un mikroviļņu karsēšana. Kā arī attīstītā sadarbība ar partneriem, ar maziem uzņēmumiem, kas tad specializējās jau tieši komerciālā ražošanā. Šeit ir parādīta tā schematiski, kā notiek šī sadarbība ar maziem uzņēmumiem. Tātad mēs izstrādājam tehnoloģijas, sintēzes, nanodaļiņu aparatūru, noskatām nanodaļiņu īpašības, ļoti bieži sadarbība ar dažādiem partneriem, kas arī rada interesi par šīm tehnoloģijām, un tātad tiek gatavot tehnoloģiskie režīmi, un līdzīgi tas notiek arī ar materiāliem, arī beidzās process ar faktiski tehnoloģiskiem režīmiem, un tad šie procesi tiek ieviesti mazos uzņēmumos. Tas ir faktiski spin-off kompānijas, mūsu plazma un keramikas tehnoloģijas un
akciju sabiedrība Neomat, kas nodarbojās jau ar šo materiālu komerciālu ražošanu. Kur varētu būt? Tātad, Latvijā praktiski pašreiz tā lietošana ir diezgan maza, faktiski visa sadarbība notiek ar ārzemju uzņēmumiem, bet principā, tādi iespējami nanodaļiņu lietojumi arī materiāli varētu būt. Tātad, ņemot vērā, ka Latvijā ir diezgan daudz dažādi polimēru materiālu kompānijas, tas varētu būt sadarbībā ar šīm kompānijām. Arī interesants pielietojums varētu būt dažādi pigmenti, katalizatori biodegvielas ražošanā, te ir iegūti diezgan labi rezultāti. Arī fotokatalizatori dažādu kaitīgo vielu sadalīšanai, tātad vidas problēmu risināšanā, un arī kosmētiskā rūpniecībā un dažādu alumīnija un tērauda struktūru modificēšanā, lai uzlabotu viņu mehāniskās un termiskās īpašības. Tā varētu būt arī antiseptiski paštīroši materiāli, kas attiecās jau uz keramiku, tad tā varētu būt dažādi apstrādes instrumenti un medicīnas instrumenti, galvenokārt balstoties uz cirkonija oksīda materiāliem. Arī kurināmo šūnu elementi, bateriju elementi un arī varētu, pat cik mēs attīstam ūdens sadalīšanu, lai iegūstu ūdeņradi, arī šajā jomā varētu tātad tikt izmantotas mūsu izstrādes. Te ir vienkārši parādīti galvenie projekti, uz kura bāzes faktiski mēs saņemam finansējumu un tātad arī attīstam savas tehnoloģijas. Paldies par uzmanību! Paldies!